Raitis savu ceļu Ziemeļamerikā uzsāka junioru līgās, un jāsaka godīgi, tās nebija tās spožākās vai prestižākās organizācijas. Būt tālu prom no mājām un ierastās vides ir pārbaudījums jebkurā vecumā. Tas vienmēr ir emocionāls pārbaudījums, kuram nepieciešams laiks, lai pielāgotos, un Raitis Ivanants nebija izņēmums. Viņš SV ieradās 90. gadu otrajā pusē kopā ar vairākiem citiem latviešiem. Viens no zināmākajiem biedriem tajā laikā bija Arvīds Reķis, kurš vēlāk spēja sasniegt AHL līmeni, aizvadot 18 spēles orķestras aizskats klubā. Pirmais gads aiz okeāna latvietim bija neizsakāmi smags. Raitis burtiski skaitīja dienas kalendārā, gaidot brīdi, kad beidzot varēs lidot māju. Jāatzīmē, ka tolaik viņš vēl skaitījās aizsargs, tikai vēlāk saprotot spēles prasības un savus fiziskos dotumus, viņš pārkvalificējās par spēku uzbrucēju. Latvietim spilgti atmiņā palicis viņa pirmais kautiņš Amerikā. Tas notika treniņa karstumā, kad viņam bija vien aptuveni 17 vai 18 gadu. Aiz okeāna neviens 10 reizes nejautā, vai esi gatavs izvicināt dūres. Viss notiek zibenīgi, cimdi lido pa gaisu un cīņa var sākties. Ivanants nebija nekāds iesācējs. Viņš nāca no Salaspils pagalmu skolas, kur bieži vien tika vaicāts pēc kādas cigaretes vai liekām 20 kapekām. Šo pirmo lielo kautiņu uz ledus Raitis gan zaudēja. Nācās šūt uzacis un ilgāku laiku staigāt ar zilām acīm, taču tas viņam deva milzīgu grūdienu. Viņš saprata, ka jākļūst spēcīgākam un sāka produktīvi strādāt svaru zālē, audzējot muskuļu jaudu, kas vēlāk kļuva par viņa galveno ieroci. Raitis Ivanants ir tipisks darba rūķis, savu vietu zem saules un ceļu uz NHL virsotni. Viņš izcita ar smagu, sūru darbu, sākot no pašas apakšas. Šajā ziņā viņa stāsts ir ļoti līdzīgs citam mūsu hokeja paraugam, vārtsargam, kura vārds ir Pēteris Skudra, guļoties cauri junioru hokejam 90. gadu beigās un 1000-gades sākumā. Ivanants burtiski sitās cauri Ziemeļamerikas hokeja zemākajām līgām. Bija brīži, kad pat doma par pāris $100 nopelnīšanu nedēļā šķita brīnišķīga perspektīva. Nonākot Pensakolā, Raitis pa īstam sāka apsvert hokeja kaušļa, ja policista profesiju. Tajā sezonā viņš iesaistījās neskaitāmos kautiņos, taču neaizmirs arī par spēli. 59 mačos viņš sakrāja 10 punktus, gūstot 3 vārtus un atdodot 7 rezultatīvas piespēles. Ziemeļamerikas hokeja filozofija ir vienkārša. Tev ir jāspēlē spēka spēle, un, kā hokejā saka, jādod kaulā. Ir jārēķinās, ka šāda agresivitāte vienmēr izprovocēs asumus, taču, ja tu stāvēsi malā un neizrādīsi pretestību, kad pretinieks tev nāks virsū, cieņu un autoritāti neizcīnīsi. Ziemeļamerikā spēka spēle ir cieņā, un to saprotot, Raitis soli pa solim būvēja savu tēlu. Kaušanās prasmes viņš noskatījās no citiem amata brāļiem, laika gaitā tās noslīpējot līdz pat NHL līmenim. Tomēr ir viena ļoti svarīga nianse. Tikai ar dūrēm vien pasaules spēcīgākajā līgā nokļūt ir praktiski neiespējami. Tev ir jāprot arī spēlēt hokeju. Spilgts ieraksts Ivanāna CV bija izcīnītais Kaldera kauss Milwaukee Admirals sastāvā AHL laikos. Ziemeļamerikā dievina uzvarētājus. Pēc šādiem panākumiem tu automātiski iegūsti papildus pluseņus to cilvēku bloknotos, kad viņiem jāizvēlas starp tevi un kādu citu kandidātu. 2005. gada rudenī Raita smagais darbs beidzot atmaksājās. Viņš debitēja NHL, uzvalkot leģendārām Montreals Canadiens kluba kreklu. Tajā brīdī viņš kļuva par 13. latvieti, kurš kāpis uz pasaules spēcīgākās līgas ledus. Debija notika mačā pret Toronto Maple Leafs. Toreiz laukumā viņš pavadīja nepilnas 3 minūtes, kuru laikā komanda ielaida vārtus. Tāpēc pirmo spēli Ivanants noslēdza ar negatīvu liederības koeficientu -1. Tā paša gada rudenī, jau nākamajā mačā pēc debijas, Raitis piedzīvoja savu pirmo NHL kautiņu. Turklāt uzreiz pret īstu līgas milzi, Slovāku aizsargu Zdeno Hāru. Montreals Canadiens līdzjutēji Ivanānam palikuši atmiņā kā neticami kaislīgi. Arēna vienmēr bija izpārdota un troksnis bija apdūlinošs. Vietējā publika bija prasīga. Ja komanda spēlēja labi, mīlestība bija bezgalīga, bet ja spēle negāja vai zaudējumi krājās, līdzjutēji nesaudzēja un varēja savējos arī izsvilpt. Tas ir pavisam citādi nekā pie mums Latvijā, kur fani savējos atbalsta līdz pēdējam, neatkarīgi no rezultātu uz tablo. Ja skatāmies uz Raita nosacīti 7 sezonām NHL, īpaši gribas izcelt 2, kas aizvadītas Losandželosas Kings sastāvā. Viss sākās 2006.
20. gada vasarā, kad aģents sakārtoja Raitim divvirziena līgumu ar Karaļiem. Situācija bija sarežģīta, bet saprotama. Treniņu nometnē viss bija jāsāk no nulles un jāpierāda, ka viņš ir labāks par konkurentiem, vai precīzāk būtu teikt, par konkurentu. Nacionālās hokeja līgas komandā parasti bija vieta tikai vienam izteiktam policistam, un Raita tiešais konkurents bija Džordžs Peros. Perosam tobrīd pozīcijas šķita stabilākas. Viņam jau bija vienvirziena līgums un par 51 spēli lielāka pieredze līgā. Turklāt iepriekšējo sezonu viņš bija noslēdzis ar pozitīvu liederības koeficientu un 138 soda minūtēm, iekrājot 5 rezultatīvitātes punktus, kas nav mazsvarīgi. Tomēr Raitis Kings vasaras nometnē nodemonstrēja tādu raksturu, ka ne tikai izcīnīja vietu sastāvā, bet kļuva par svarīgu komandas sastāvdaļu. Viņš nokļuva labā kompānijā. Tajā laikā Losandželosā spēlēja tādi meistari kā krievu uzbrucējs Aleksandrs Prolovs un slovēņu talants, vēlāk kluba leģenda Andže Kopitārs. Tāpat sastāvā bija Slovāku aizsargs Višņovskis, kurš to sezonu bija komandas rezultatīvākais spēlētājs. Ivanāns dalīja ģērbtuvi arī ar jauno un enerģisko Dastinu Braunu, kanādiešu aizsardzības vecmeistaru Robu Bleiku, kā arī Rīgas Dinamo hokeja līdzjutējiem, labi zināmajiem Džeimiju Lundmarku un Kevinu Dalmanu. Interesanti, ka tajā modelī spēlēja arī Kreigs Konrojs, labi pazīstams Latvijas hokeja izlases faniem. Šādā pieklājīgā sastāvā Raitis nebija tikai kāds no malas, viņš bija komandas vairogs. Hokeja komanda ir kā viena liela ģimene, taču katram spēlētājam vienmēr ir savs čomu loks, ar kuriem viņš ikdienā komunicē vairāk. Raitis par lielisku un foršu biedru uzskata kanādiešu leģendu Robu Bleiku. Savukārt visvairāk laika viņš pavadīja kopā ar Dastinu Braunu, Tomu Kastapulosu, Kevinu Dalmanu un Maiku Vīveru. 2006.07. gada sezona Ivanānam kļuva par personīgo rekordu laiku. Tieši tajā sezonā viņš uz NHL ledus izvicināja dūris 14 reizes. Šo rādītāju viņš vēlāk spēja atkārtot tikai 2009.10. gada kampaņā. Līdzjutēji joprojām atceras viņa iespaidīgākās cīņas. Viena no tām bija pret Minnesotas milzi Dereku Bulgārdu. Tajā duelī Raitim klājās patiešām smagi, taču viņš nodemonstrēja abrīnojumu vīrišķību un raksturu. Tāpat hokeja gardēži izceļ viņa kautiņus pret Čikāgas Blackhawks kausli Davidu Kočī, cīņas pret Arizonas Kojotu Džordžu Laraku un jau pieminēto Džordžu Perosu, kā arī saķeršanos ar Tampabejas slikto puisi Andrē Ruā. Taču būtu kļūdaini teikt, ka Raitis mācēja tikai kauties. Rezultatīvitātes ziņā viņš nebija pēdējais puisis komandā. Tajā sezonā 66 mačos latvietis guva 4 vārtus un atdeva 4 piespēles. Kopumā sakrātie 8 punkti viņām pulā spēlētājiem ir patiešām pieklājīgs rādītājs. Papildus tam viņš iekrāja 140 soda minūtes un liederības koeficientu -12. Savus pirmos vārtus pasaules spēcīgākajā līgā Ivanāns guva pret labi zināmo Dallasas Stars vārdsargu Mārtiju Turko. Tajā brīdī pretinieku sastāvā uz ledus atradās arī leģendārais Eriks Lindros. Kā jau pieņemts NHL tradīcijās, komandas biedri neaizmirsa paņemt spēles ripu. Vēlāk Raitis ar to nobildējās un ierāmēja kā īpašu piemiņu šim lielajam dzīves notikumam. Losandželosas organizācijai šī sezona bija īsts transformācijas laiks. Ar 27 uzvarām un 41 zaudējumu pamatlaikā Kings sakrāja 68 punktus, kas ierindoja viņus 4. vietā Klusā okeāna divīzijā un priekšpēdējā 14. pozīcijā Rietumu konferencē. Tas nozīmē, ka izslēgšanas spēles gāja secen. Maikls Kamelerī bija komandas galvenais dzinējspēks uzbrukumā, sakrājot 80 punktus 81 spēlē. Viņam sekoja Frolovs un jaunais talants Kopitārs. Tomēr komandai klājās smagi, īpaši spēlējot mazākumā, kur Kings ar 77,86% efektivitāti bija pēdējā vietā visā līgā. Neskatoties uz komandas kopējiem rezultātiem, Raitis sevi šajā sezonā parādīja no labākās puses un treneru uzticība tikai auga. Viņš nekad nav bijis tas spēlētājs, kurš izceltos ar lielu rezultatīvitāti, bet reizēm par to aizdomājies. Taču atliekot malā šaubas un biežāk apdraudot pretinieku vārtus, nevis tikai koncentrējoties uz spēka spēli, viņam izdevās savu sniegumu pacelt jaunā līmenī. Pats galvenais sasniegums bija tās, ka Raitim izdevās beidzot nostabilizēties līgā. Ar viņu reiķinājās gan paša komanda, gan pretinieku nometnēs. Smagais darbs nes augļus arī finansiāli un psiholoģiski.
Starpsezonā latviešu policistam izdevās noslēgt vienvirziena līgumu ar Karaļiem. Tas deva tik ļoti nepieciešamo drošības sajūtu par rītdienu. Raitim atlika tikai viens – turpināt strādāt tajā pašā ritmā un pierādīt, ka viņš ir šīs vietas cienīgs. Savā otrajā pilnajā sezonā Losandželosā Ivanāns gūto vārtu ziņā atvērās vēl vairāk. 73 regulārā čempionāta spēlēs viņš pamanījās iemest 6 ripas un kopumā sakrāt 8 punktus. Protams, savu pamatdarbu viņš neaizmirsa. 134 soda minūtes un 12 kautiņi sezonas laikā, kuriem vēl jāpieskaita 2 ģenerāla mēģinājumi pirmssezonas mačos. Līdzjutēju vidū Raita kautiņi bija cieņā. Hokeja Fights mājaslapā augstāko reitingu ieņem 3 viņa cīņas. Aizraujošais duelis pret Perosu, kautiņš pret senators dūru speciālistu Brainu Magratanu un trešais populārākais – Klope pret Tayloru Pajatu. Tāpat atmiņā palikušas sadursmes ar Dāvidu Koči, Denu Karsiljo un edmontonieti Zaku Stortīnī. Pats hokejs apkārt ar notiekošo bija apmierināts. Spēles laiks bija stabils, respekts līgā izcīnīts un parādītais sniegums pārliecināja vadību piedāvāt jaunu līgumu uz vēl 2 sezonām. Kings vienībai gan kopumā vēl negāja tik spoži. Sezonu viņi noslēdz ar 71 punktu, paliekot pēdējā vietā Rietumu konferencē. Ģenerālmenedžeris Dins Lombardi un treneris Marks Crawfords turpināja pacietīgu komandas pārbūvi. Par to, cik nestabila bija aizmugures līnija, liecina fakts, ka sezonas laikā komanda vārtos iespēlēja 7 dažādus vārtsargus. Lielākā slodze gulās uz kanādieša Jasona Labarberas pleciem, kurš aizvadīja 45 mačus. Viņa statistika bija darba pilna – 17 uzvaras, 23 zaudējumi, vairāk nekā 2400 minūtes uz ledus un aptuveni 1220 atvairīti metieni, ielaižot 121 ripu savā cietoksnī. Jāpiebilst, ka tieši tajā laikā ar 3 mačiem paspēja pierakstīties arī nākamā leģenda un 3-kārtējais Stanley kausa ieguvējs Jonathans Quiks. 2008. gada pavasarī Raitis atvēra jaunu nodaļu savā karjerā. Viņam beidzot tika dota iespēja aizstāvēt Latvijas izlases krāsas pasaules čempionātā Halifaksā. Lai gan vēlākajos gados lielajā līgā statistikas ziņā vairs neklājās tik ražīgi, Raitis piedzīvoja to, par ko sapņo katrs hokejists. Savā pēdējā gadā Losandželosā komanda beidzot iekļuva izslēgšanas spēlēs. Lai gan šajā atmosfērā Salaspils puisis aizvadīja tikai 1 maču, gandarījums bija milzīgs. Ne katram ir dots nonākt profesionālajā hokejā tik augstā līmenī, pārstāvēt savu valsti un gadiem ilgi cīnīties pasaules spēcīgākajā līgā. Raitis Ivanāns to paveica, parādot, kā ar smagu darbu var izsisties no pagalma līdz pat augstākajam pasaules hokeja līmenim. Visvairāk kautiņu profesionālajā hokejā Ziemeļamerikā Raitis aizvadīja 2004.–2005. gada regulārās sezonas ietvaros, 22 reizes nometot cimdus, pārstāvot Hamiltonas Bulldogs vienību. Tajā sezonā 75 AHL spēlēs viņš guva 2 vārtus un atdeva 5 rezultatīvas piespēles, sakrājot 259 soda minūtes. Nacionālajā hokeja līgā Raita pienākumi bija skaidri definēti – atdzīvināt komandu brīžos, kad spēle nevedās, ja mača gaitā tika zaudēta kontrole un emocijas sāka sprāgt pāri malām. Laukumā devās Ivanāns, ja tiesneši nespēja savaldīt rūpības vai pretinieki atļāvās nekaunīgus paņēmienus pret Kings līderiem. Raitis kā efektīvs pretsāpju līdzeklis devās ieviest kārtību. Varētu teikt banāli, kad laukumā brieda pamatīgi mēsli. Šerifs Raitis Ivanāns devās ieviest kārtību darba postenī. Pats Raitis savu lomu vienmēr vērtējis realistiski. Vajag, lai arī māk spēlēt, ne tikai kauties, lai treneriem ir lielākas iespējas policistu izmantot. Tāpat svarīgi tikt visiem līdz, spēlēt taktiski un spēt iekļauties 3., 4. uzbrucēju trīniekā. Galvenais ir būt labam komandas biedram. Ja tu esi kā ots vai žurka, tad šāda informācija ātri izplatās pa visu līgu, un pēc tam neviens klubs tevi negrib ņemt savā komandā. Šī karjera nepagāja bez pēdām. Raitis ir piedzīvojis neskaitāmas traumas, smadzeņu satricinājumus un sejas kaulu lūzumus. Kā viņš pats vēlāk atzina kādā intervijā, galva ir pats galvenais. Smadzenes katram ir tikai vienas, un tās ir jāsaudzē. Apskatot kopējo bilanci, Raitis Ivanāns Amerikas hokeja līgā aizvadīja 218 spēles, sakrājot 22 punktus. Savukārt pasaules spēcīgākajā līgā NHL viņa rēķinā ir 282 mači un 18 rezultatīvitātes punkti. Šis rādītājs viņa ierindo godpilnajā 8. pozīcijā starp visiem Latvijas hokejistiem, kuriem jebkad izdevās
izdevies uzspēlēt NHL. Viņš nebija tikai kauslis, viņš ir hokejists ar lielo burtu, kurš izdarīja melno darbu, lai citi varētu spīdēt.